piecīsies. Bet neviens man nepieticīsies, ka es tagad sazinu. Visu laiku deficīts ir speciālists būtībā. Tas nekas kā iemaņās tiek iemantotas YouTube. Pieņemšanas kabinets šim iekārtots ir pagrabā, un turpat arī izbraķēto produkciju apglabā. Medicīnas aprīkojums iegūts krāmu tirdziņā. Pacienti dažādi no auto līdz pat zirdziņam. Medmāsā tik laipni mani sagaida. Nesmu apdrošināts, jo no darba mani atlaida. Cik pirkstus jūti, vai nepaliek grūti? Neviena kaite, ārstam nav miegs, jo tevi ārstēs proktologs pašdarbnieks. Cik pirkstus jūti, vai nepaliek grūti? Neviena kaite, ārstam nav miegs, jo tevi ārstēs proktologs pašdarbnieks. Kā jau ārstam pienākas dezinficēt ir svētā lieta. Spirta vietā bono pats, ko dakteris sevi iekšā liek. Procedūras laikā cigarete pelnu traukā iet. Bet, kad bikses novilku, tad dakters bišķiņ sāka smiet. 3 litrīgu burku medmāsā man sniedz, kur iečurāt. Ārsta lūgums mazāk kukurūzas lietot uzturā. Citādāk viss kārtībā un droši vari mājās iet. Ja neesi spējīgs pastaigāt, tad paliec kaut līdz saulē riet. Cik pirkstus jūti, vai nepaliek grūti? Mans gods šeit ir zaudēts, bet kuru tas bijis? Jo lētāk nekā citur, tā kā pie sevis. Cik pirkstus jūti, vai nepaliek grūti? Mans gods šeit ir zaudēts, bet kuru tas bijis? Jo lētāk nekā citur, tā kā pie sevis. Sāpīga pieredze.